Sveiki! Parādīšu, kādas man pagaidām ir brošiņas sanākušas. Man ir šāda te brošiņa. Sniega vīrs. Otrā pusē ir filts. Man tajā laikā vēl nebija āda nopirkta. Man ir šāda te. Šī, man liekas, ir viena no pirmajām brošām. Jo šeit ir tas, kad man nebija pērles. Šīs ir tās pērles, kuras man bija uzdāvinātas un kādreiz nopirktas, jo tas tā kā izmēģināja potniņš man šis ir. Šāds timens. Otrā pusē arī šim ir pilts un mazā aizdarīta šeit ir. Bet broša turās ļoti labi arī ar mazo aizdarīti. Kāda te. Deguntiņu varēja garāk uztaisīt, bet tā jau ļoti skaisti potniņš. Tad nākamais viņa ir, man liekas, ka man zvaigznīte ir vēl. Zvaigznīte arī ir no pērlītēm, kuras man jau bija. Šāda te. Arī aizmīrīti no filce. Aizdiri ar piešūte, pielīmēta piešūte un šis kā dekoratīvs filciņš ir uzlīmēts virsū. Šādi te. Šādi nošūt sāniņš. Tad man liekas, ka man bija nākamā cepurīte, ja nemaldos. Nē, cepurīte man nebija nākamā, bet nu labi, lai ir. Cepurīte, man zilā bija pasūtījumā cepurīte, un šī ir zaļā cepurīte. Šāda te. Tad rūķītis, nu šis sanāca ļoti lostas rūķis. Bet nu uz mēteļa ļoti forši viņš. Nu tāds paliels, man ļoti patīk. Mēteļi ļoti labi izskatās. Aizmugurē filts. Šāds te. Tad es izdomāju sirsniņu viena. Ļoti liela man sirsniņa. Bet šīs te pērlītes ir plasmasas, tāpēc viņa ir tāda, nu, šī ir no stikla. Šeit man arī vēl nebija stikla pērlītes, man vēl nebija iegādātas. Man bija pasūtītas pērlītes, vēl nezināju, kad vajadzēja, kad stikli ir labākas. Es vienkārši nopirku kastīti, bet, jā, šādi te. Bet arī ļoti labi izskatās. Vienīgi šīs plasmasas pērlītes, viņas tik ļoti nemietas, kā ja tās būtu stikla pērlītes. Stikla pērlītes viņas smirds labāk. Nu, to mans skaistais iedomu potnis. Šāds te skaistulis. Šeit ir stikla pērlītes, šeit plasmasas nav izmantotas. Šeit jau man bija materiāls. Otrā pusē jau rāda. Šī ir golsāda. Šāda te. Dabīgā golsāda. Bet es izmantošu turpmāk mākslīgu ādu. Man šis ļoti potniņš patīk. Man bija pasūtījumā tādi sarkani putniņi. Aizgāja ļoti, ļoti skaisti šis oranžais ir palicis. Tad nākamais putnis man ir. Man bija baltais putnis un tad nāca šis putnis. Šāds te. Pirmreiz mācījos šo puķītos uzšūt. Man ļoti iepatikās, ļoti skaisti dzīvē izskatās. Nu, es zīmēju viņam pārzīmēju, jo man nepatika šim putnam, ka viņam ir ļoti stipra galva uz leju. Es pārzīmēju zīmējumu, nākamajiem putniem būs galva uz augšu, tos, kurus šošu. Šāds te putnīši skaists. Meita man pasūtīja biti. Ar biti man bija tā, un biti ir tāds interesants stāsts, kad
Man meita pasūtīja biti, un es nepareizi piegriezu formu. Piegriezu teiz pareizi, bet es nepareiķināju to, ka šajās te vietās ir jāšuj vairāk uz augšu. Šeit. Un tāpēc es uzšuvu šādu te skaistumu. Šis ir pieejams. Otrā pusē ir pelēka āda. Šāda te broša. Un šī ir tā bite, ko mēlējās meita. Viņa gribēja tieši šādu te. Lai šeit apakšā redzams melns. Parasti nešuju melni, bet viņa teica, ka viņa grib, lai te apakšā tā kā tas melnais tonītis smēc. Un šādi tas ir maza bitīte. Otrā pusē arī rāda. Tad nākamā man ir laikam zivs. Zivtiņa man ir šāda te. Skaistulīte. Ļoti patīk tā aste. Ļoti skaista aste. Otrā pusē ir dabīga āda ar 2 aizdarēm. 2 aizdares, lai tā aste, viņa ir smaga, lai viņa turētos. Dabīgā govs āda šeit ir piešūta. Šāda te, man ir šādas te brošiņas.